Tagad esam nokāpuši Midī plato, ja? Lūk, augstākā tā Midī vieta ir 3840, ja nemaldos. Un te drusīt jānokāpj lejā. Un es nezinu, ka te varētu būt kaut kā 3600, varbūt tā, plus mīnus. Lūk, esam padarbojušies lūk tajās klītīs mazajās tur. Blakus tur augšā ir Mont Blanc. Juhu! Kaut kādi džeki tur šodien staigāja un nāca arī tādā kalmā atpakaļ. Un mēs esam arī padarbojušies tā aklimatizācijas režīmā. Ķirbis sāp. To sauc par aklimatizāciju. Un, bet reku mēs esam uzslējuši kaut kur līdzīgu, nu, vai tad teltī vai diviem pārvalkiem, mēs uzslējām telti. Tātad mēs atradām savā tajā apartamentā 2 telts pārvalkus. Nē, vienu telts pārvalku atradām apartaments, otru mums aizdeva sasaite. Sasaite? Mūsu sasaite. Paga, jums tas te bija domāts virsū likt? Nē. Viņiem ir iznomātākie. Viņi mums aizdeva šo pārvalku, mums no 2 pārvalkiem ir sanākusi. Pagad, jums šitāds te tagad ir tikai? Tas ir iznomātās, nē. Bet šitas te bija domāts tam virsū? Nu, kāda tur telts. Daci pagaidām ir tikai ierakusies iekšā. Nu, lūk. Teltīs mēs esam aizbāžuši sānas ar somu. Tas ir vēl palicis ir sistēmas tā kā no... Telts ir nostiprināta ar ledusāķiem un no vēja esam pasargāti. cipņiem. No sniega Cerībā, ka esam pasargāti no sniegputeļa vēja, lietus, krustus un visu pārējā. Pasties ar kādām sistēmām tur viss ir. Lūk, te ir šāda sistēma. Jā. Tagad tā, nemaz jau mēs tik apjukuši neesam. Neko nāc pasties. Mēs tagad šeit mums tāda tā kā ārā virtuvīte ir izveidota. Mēs viņai apējam apkārt, bet pie tās es atgriezīsimies. Šodien te mēs vēl neesam tikuši galā apsniegojuši. Šeit vajag tādu sniega valdnīti izveidot, nomīdīt. Lai šitos viss brīnums naktī, kad būs mīnus grādi, piesalst un neizrauj telti ārā no eņģēm. To tā, lūk, šobrīd ir daži džeki vēl kāpi, tur blakus augšā. Bet, nu, mums šodien gadījās tā, kad aizmirsām iesmēdītas līdz un norāvām reāli galotņu, tāpēc atnācām ātrāk. Nu, lūk, šeit ir jau tā kā organizēta jau lauku virtuvīte. Jā, drīz arī cepsim konzerīti. Lūk, kas man būtu sakāms par šo vietu? Šī vieta ir tāda, kurienes visi sāk savu ceļojumu augšā uz Mont Blanc. Un lūk, tas ir tas Mont Blanc. Pa ceļam ir vismaz viena liela plaisa pēc pirmā pacēluma. Un tad vēl viena liela plaisa pēc otrā pacēluma. Mums bija doma palikt vienu nakti, tad padarboties, palikt vēl vienu nakti un tad kāpt Mont Blancā augšā. Bet, diemžēl, laika prognozes nav mums labvēlīgas un baidos, ka būs jāiet lejā. Jābrauc lejā, lai būs uz te zibeņains pērkona negaiss nepārsteidz. Tālūk, tāda bija mums tā doma. Lūk, arī kur? Jā, ūdens jau vārās. Juri, Jā. Ūdens vārās. Vārās ūdens. Es domāju, ka no šī ūdens es varētu pagatavot tēju. Jā, tā tuņi. Cukurs jau nav mums līdz. Cukurs mums nebūs, bet ūdens jau vārās. Kurš teica, ka nevar augstu kaldos uzvārīt ūdeni? Neticiet viņam. Ūdens vārās.
Jā, nu tad apskatāmies, kā te pārējiem iet. Tiek iemīdīta tāda kā platforma, jeb padziļinājums telts būvēji. Droši vien ir kaut kāds pamatojums, kāpēc tik tā ieracies, tik dziļi viss tur ir. Bet, nu, visticamāk tā, lai druscīt pasargātos no vēja. Šeit arī notiek būvniecības darbi. Telts tiek... Arheoloģiski izrati. Jā, varbūt, ka tur kāds... Mamons. Mamons, jeb vienkārši sen aizmirsts alpīnists atrodas. Jā, nu labi. Tā, nu mēs ejam te ir atpakaļ. Vārdsakot, šobrīd ir kaut kādi +10 grādi. Saulītē ir ļoti silts, noiet saulīte, tad paliek pavēsts. Un naktī solās līdz -2 būt. Nu, tā, nu mēs esam sagatavojušies. Jop.